Jā, nemaz tik viegli jau nav uz šīs skatuves stāvēt. To mēs tagad tā izjūtam, un mēs to nākošais pa pāriem šitā nāksim augšā, ja mēs satrenēsimies. Uz talantiem, uz dejām mums arī ir daudz talantu, bet jaunieši jūs mūs šodien ļoti, ļoti priecējāt. Un ticiet man, es 12 gadus esmu bijusi dažādās žūrijās, dažādos konkursos, dažādu virzienu konkursos, dziesmu, deju un teātra un skatuves runas un ļoti dažādos un daudzos. Bet tāda labestība, kāda šodien nāca no jums visiem, tādu es sajūtu pirmo reizi. Un man šķiet, ka tāda īsta konkurence nemaz nebija, ja, bet bija tāda ļoti, jūs viens otru ļoti atbalstījāt, jūs viens otru priekšnesumos piedalījāties, un tas, man liekas, ir tas lielākais ieguvums. Mums žūrijai bija arī ļoti grūti, jo domas mums dalījās. Varētu teikt, ka katram bija savi favorīti, un es zinu, ka skatītājiem arī noteikti ir savi favorīti, un tos jūs tūlīt arī dzirdēsiet, bet žūrijas darbs ir padarīts, mēs esam titulus un miss un misteri izvēlējuši, un lai jums turpmāk veicas visiem, attīstiet savus talantus, un vislielāko talantu, to, ko nevar iemācīties nevienā skolā, to sirds talantu, to labestības talantu, to atbalsta, draugu pleca talantu, to es jums visvairāk arī novēlu, lai visiem veicas. Tā, un mēs tad tagad ar skatītāju simpātiju sāksim, ja? Tātad Jūrmālas valsts ģimnāzijas 2011. gada Miss un Misteris Valentīns skatītāju balvas ieguvējs ir Mārtiņš un Arita. Mēs pāriesim pie dažādiem tituliem, kur ir tapuši šī vakara gaitā. Katram konkursantam es došu vārdu Ingai, bet vēl pirms tam es gribu teikt, kā direktori tikko mums teica, tad laikam pirmoreiz, mēs nemaz pati žūrija to nezinājām, bet laikam pirmoreiz mums ir tā, ka mums nav pāris, kas kopā uzstājās, teiksim, vērtēts kā pāris. Ja? Mēs vērtējām katru puisi un katru meiteni atsevišķi, un tādēļ arī šie pāri var sajaukties pēkšņi, var nesajaukties, bet tas labestības un draudzības gars, es domāju, ka jums visiem palīdzēs. Lūdzu, Inga. Tātad vēlreiz labvakar. Mēs vērtējām cilvēku personību, cilvēku stāju. Mēs atšķirībā no jums, skatītāji, esam atšķirīgi ar to, ka mēs šos cilvēkus nesatiekam katru dienu. Tādēļ mēs savu dzīves pieredzi izmantojām un vērtējām šos jauniešus katrs pēc saviem kritērijiem, un te nonācām pie dažādiem tituliem. Un pirmo titulu iegūs Misters Vēsais, kas ir Edgars Beļājos. Titulu Misters Drošsirdis ir ieguvis Rolands. Miss Smaids Anna. Miss Foto Evelīna. Misters Drošsirdis Kārlis. Un titulu Miss Grācija iegūst Arita. Tagad ir palikuši 4 jaunieši, tie, kur iegūs vicemiss un miss, tad es došu pārstāvi.
Mums ir tas gods paziņot un pirmās lentas šovakar pasniegt vicemis un vicemisteram. Vai jūs zālē esat gatavi? Tā kā vairāk dzirdēju, nē. Uzmanību, fanfārām skanot, es paziņoju Jūrmālas valsts ģimnāzijas Miss un Misters Valentīns 2011 konkursā. Titulu vicemiss ir ieguvusi Marta Kārkliņa un vicemisters Mārtiņš Kagainis. Tātad, sīvā konkurencē un asiņainā cīņā. Miss Jūrmala, Miss valsts gimnāzija iegūst Diāna Sjonkāne. Jūrmalas valsts ģimnāzija ir Matīs Stingris. Palūksim priekšā, lūdzu, Miss un Misteru, lūdzu! Draudzīgi jāsadala tā, kas tā ir aplūksnītē. Kopā jātērē balva un kopā draudzīgi jādzīvo ar visu titulu ieguvējiem. Vēlreiz aplausi! Milzīgi aplausi un tātad liels paldies mūsu dīdžejiem, kas tika galā ar daudzajām mūzikām, kas tika iesniegtās. Paldies gaismai un paldies mūsu vakara vadītājiem Anetei un Jānim un viņiem katrai pa tai sarkanai burciņai. Tur bija jābūt vēl vienai. Vairs nav. Nu tad uz tikšanos nākamajos un liels paldies skolotājiem, kas piedalījās priekšnesumā. Liels